lakstaugu mežā. Ko viņi mums stāsta? Vai tās ir tikai skaistas puķis, vai ir kāda lielāka nozīme meža apsaimniekošanā? Sveiki! Mani sauc Agnis Graudulis, es pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide. Es nodarbojos ar meža apsaimniekošanu pēc dabai tuvas mežsaimniecības principiem. Un tad, lai pieņemtu dažādas lēmumus, ko tanī mežā darīt, vienmēr der paskatīties arī uz lakstaugiem, kas ir kaut kur tur apakšā lejā, tādi maziņi audziņi, bet viņi patiesībā ļoti daudz pastāst par to mežu. Ja mums visiem ir acīm redzami koki, tos mēs redzam. Lakstaugi bieži vien ir ļoti īsi dzīvi, kad mēnesi, divus, un pēc tam viņi pazūd, nomaina nākošajiem, bet viņiem ir katram savs stāsts. Un viņi pastāst gan meža vēsturi, viņi var pastāstīt par meža augsni, kas tur ir, un viņi pastāst ar to, kur tas mežs varbūt grib iet, nevis tā kā cilvēks ir izdomājis. Šī ir egļu monokultūra, kuras vecums ir apmēram kaut kādi 70 gadi, un viņā ir iemetinājis izgrauzes, te pa laikam kaut ko nograuž un ir jācērt kādu atvērumu, un tad būtu svarīgi pieņemt tālāk, ko ar to mežu darīt un kur tas mežs patiesībā grib iet. Un tad lakstaugu veģetācija ļoti labi pastāstā meža vēsturi. Un šis te skaistais augsts ir pavasara dedestiņi. Viņi ir tipiskā platlapju meža suga. Šī te ir kaņepene, kas liecina par to, ka šis ir bijis, mežs šeit ir bijis ilgu laiku, meža ilglaicības indikātors suga. Šies te ir zilais grīslis, zilganais grīslis. Viņš liecina par to, ka tā ir karbonātisks pamatiezis, neskatoties to, ka te jau eglis, kur it kā paskābina augsni, tad tas parāda to, ka cilmiezis ir bāzisks. Un no lakstaugiem vēl šī pašā kvadrātmetrā ir baltā vizbula, kas arī ir viena no platlapu meža sugām. Un, ja paskatāmies, kas te būs pēc kāda mēneša, tās kaņepens un grīslis noteikti būs. Dedestiņi jau būs kaut kur sēklās, un baltais vizbulis jau būs aizgājis čučēt līdz nākošajam gadam. Un šādi apskatot ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir kādreiz ir bijis kāds platlapju mežs, te ir auguši ozoli, kāda liepa noteikti, un tāda saprātīga nākotne tam mežam būtu atgriezties pie tā paša, ko tā daba grib audzēt. Un pēc brīža parādīšu vēl kādas pāris audziņus. Šī pašā kvadrātmetrā arī aug parastā lazda. Bieži vien mežsaimniecībā viņi tiek uzskatīti par nezāli, un reizē viņi arī tā bišķiņ slikti uzvedās, ka viņi iedod daudz gaismas, bet nelielos daudzumos viņi ir tīri pieņemami, viņi samērā labi veido augsni, dod patvērumu kaut kādu putniem, un nedaudz arī piesedz kādus jaunos kociņus, un jā, samērīgā daudzumā lazdas ir pat vēlams mežā. Tas arī parāda, ka te ir augsnes auglība. Šis ir tāds zilganā grīšļa puduris, jo atceraties, tas bija augsts, kas parādīja, ka tā augsne ir karbonātiska, tad te ir viens puduris, pat tālāk ir, cik tu var redzēt, tagad ir nākošais puduris, un pēc tam ir kaut kāda atstarpa, un tur ir vēl viens puduris, un tas parāda to, ka tas grīslis ir suga, kas acīm redzot izplatās ar sakneņiem kaut kur no centra iesējās, un, ja piemērot apstākļi, tad plešās plašumā. Vasarā viņš izskatās samērā smuki, tāda skaista zilgana graudzāle. Tāds izskatās zilganā grīšļa lielāka pudura sākums. Te ir tāds maziņš pudurītis, un te viņš tālāk izplatīsies. Un interesanti, ka zilganais grīslis vispār ir arī pļavas suga, un viņš aug gan mežā, gan pļavā. Tas ļoti skaista zilgana krāsa. Droši vien, ka viņi varētu ar kaut kur smukumām audzēt. Tāds ir skatījums uz pasauli, ja mežkopis no tāda augšas no
koku līmeņiem nolaižās, kā sacīt, uz zemes, un paskatās, kas tur uz tās zemes atrodās un kas tur aug. Un tas patiesībā palīdz pieņemt samērā daudz lēmumus, ko ar to mežu darīt, kādā veidā turpināt saimniekot. Un droši vien, kad ir vēlams to mežu aiziet arī dažādos gadlaikos, paskatīties, kas tur notiek, kas notiek pavasarī, vasarā, jo tie audziņi visu laiku mainās. Bet viņi ļoti labi visu parāda, no tiem audziņiem neko nenoslēpsi. Un tas ir viens no tādiem dabai tūs mežsaimniecības pamatprincipiem, novērot to mežu, kas tur notiek, un darboties saskaņā ar dabu. Un tāpēc, teiksim, šajā audzē, kas ir pamatā, ir egla, kaut kādi 60-70 gadi, it kā mežsaimniecībā valda uzskats, nu jā, ja tur ir reiz augusi egla, nu tad tā ir egļu augsne vai egļu meža vieta. Nu jā, varbūt tā ir. Te gan tā daba parāda, kad viņi nav īsti ar to mierā, te ir atnācis izgrauzis, kaut ko vējš pa laikam izgāž. Un egli jau ir ok, kā viena no meža sugām, viņa pilnīgi pieņemama, bet tad, kad tās eglis ir pa daudz, tad viņai uzmetās kaut kāds kaitis. Tomēr labāk ir nedaudz arī drošāk ir sadalīt riskus, un ja šitas ir bijis kādreiz platlāpa mežs noteikti ļoti ilgi, tad arī atgriezies pie tā sākuma stadijas, un visreālāk ir bijuši ozološi, liepas, tādā droši vien maisījumā ar egli. Un tāpatās pie tā atgriezties un tā arī turpināt saimniekot šajā mežā. Ja mežs jau ir tāda, saziņas ar paudzēm, ko izdara viena mežkopa paudze, to nākošā paudze iegūst to rezultātu vai pat aiznākamā. Tā, paldies, ka skatījāties. Ja patīk šis video, tad tur lejā spiežat laiku vai parakstaties uz kanālu. Tā, tiekās mežā.